Mēs aizmukām no soda maksāšanas, un pat tajā brīdī es atļāvos pielūgt Dievu. Neliela mini liecība, kas man pierādīja vēlreiz to, ka ir jābūt nelielā bērna prātā. Mēs ar Nauri, esot Balī, noziedojām. Mēs turpinām to darīt. Tā ir mūsu apņemšanās. Vienmēr mēneša beigās mēs apsēžamies kopā, izrunājam, cik mēs vēlamies ziedot, un arī šajā reizē mēs to izdarījām. Un šajā reizē es Naurim lūdzu, vai mēs nevaram izdarīt un noziedot vairāk, bet tās tādas mūsu ģimenes lietas, un uz ko viņš piekrita. Un tieši nākamajā rītā mēs braucām krustojumā Balī, un mūs apturēja policija. Un tajā brīdī pirmais, kas man iezagās prātā, kāpēc mēs ziedojam. Numur 1, jo es vēlos, lai mana sirds mainās, lai katru reizi es piedzīvotu Dieva brīnumu, un tas tā vienmēr līdz šim ir bijis. Un Dievs ir solījis, ka viņš nosargās tavas finanses. Tas nenozīmē, ka tev ir jādara bezatbildīgi soļi vai jātaisno sava nesmukā rīcība, bet vienkārši tas notikās tik interesanti, ka mēs tur bijām jau praktiski kā 3 nedēļas, un vienkārši krustojumā, kur vienmēr policija rādīja, kur griezties, lai neveidotos satiksme, pēkšņi šie paši policisti izdomā apstādināt. Un tajā brīdī mēs bijām ar Nauru tādā šoka momentā, jo mēs redzējām, kā aiz mums stādina vēl visus turistus, 1, 2, 3, 4, visus vienā desā, un mēs sapratām, ka mēs vienkārši patrāpījāmies nelabākajā omā, un tur bija jauns džeks, kurš pienāca klāt, un tā arī teica, hei, vai jums ir kaut kādi veidi tie dokumenti vai nokārtots kaut kāds papīrs, ka mēs drīkstam braukt ar rolleri. Naurim viņš bija, bet viņš nebija laikam ievadīts elektroniski, jo Balī, protams, ka tur nav tādas kā sistēmas, viņam vajadzēja, lai viņam iedod viņu uz rokas. Un tajā brīdī Nauris tā samuls, nevarēja saprast, vai tad īsti mums ir tas dokuments vai nav, vai tas ir tiešām tas īstais, kas ir vajadzīgs. Mēs tā noķērām paniku, un mums vienkārši pateica, ka mums ir jāsamaksā 150 eiro. Un tajā brīdī, priekš Balī tā ir diezgan liela nauda, jo es apzinājos, ka plus mīnus tas ir, ka mēs vismaz 3 dienu ēšana ir vienkārši tagad, un nav jau problēmas samaksāt, bet tajā brīdī tu tā sažņaudzies, un tu jau sāc domāt īstenībā, ko tu varēji nopirkt par to naudu. Un tagad vienkārši tāda viena stulba situācija. Un es ļoti labi apzinājos, redzot to, kā stādina visus pārējos, ka mēs netiksim projām. Vienkārši bez variantiem. Bet pirmā doma, kas man ienāca prātā, ir tāds pielūdz. Un man liekas, kāda iespēja, Elīna, nomierinies, pielūdz. Un tajā brīdī es aizgriezos tā, kamēr Nauris tur pildīja dokumentus. Es tā, Dievs, lūdzu, palīdz mums tikt projām, lai mums nebūtu jāmaksā. Un tajā brīdī tas džeks tāds uzjautā, bet kur jums atrodas villa? Un Nauris tāds parāda veizā, rekur 6 minūtes. Un, jo viņi gribēja, lai mēs samaksājam skaidrā. Un Naurim nebija skaidrs naudas. Bet Nauris teica, ka mums villā ir skaidra nauda. Un viņš tāds, ok, tad varbūt jūs varat aizdoties līdz villai. Un tajā brīdī mēs ar Nauru saskatāmies. Jā, mēs varam aizdoties līdz villai pakaļ naudai. Un es tajā brīdī biju šokā, kā viņi var nevis ar karti, nevis izrakstot sodu, bet vienkārši aizbrauc pakaļ naudai un atdod mums mazliet no sērijas. Un pēc tam mēs runājām ar gidu, kad viņiem nav ne kameras, ne uzskaitas sistēmas, neko. Tas var būt tāds garstāvokļa moments, ka viņi tev izraksta to summu, ko viņi grib, ja viņi vienkārši to naudu iebāž pēc tam kabatā. Un tajā brīdī mēs piesolījām, ka mēs aizbrauksim līdz villai pakaļ naudai, un mēs atvedīsim atpakaļ. Un, protams, mēs aizbraucām uz villu, un mēs neatgriezāmies atpakaļ. Un ko es ar to vēlos teikt, ka tas man bija vēl viens pierādījums par to, cik īstenībā bieži vien mums liekas tas tik ļoti nereāli, bet mēs nepielūdzam par vismazāko lietu. Jo tajā brīdī es zināju, bet Dievs, mēs taču ziedojam, mēs taču tev atdodam 10. Un vai tiešām šāda it kā viena maza stulbība vienkārši nozags tev naudu? Pat ja notiek šāda situācija, Dievam vienmēr ir risinājums par to. Un Dievam rūp katrs tavs eiro. Un viņam rūp katra tava finanse. Bet ja tu viņam neziedo, tad šī formula nestrādā. Tāpēc arī es vienmēr ziedoju, jo es zinu, ka pat ja notiksies čēpēt, Dievs dos risinājumu, vai nu dos iespēju nopelnīt, vai nu nosargāt to naudu, jo ja tu to nedari, tad tu to naudu jebkurā gadījumā tu vari it kā nopelnīt vairāk, bet tajā pašā brīdī tā nauda pēkšņi kaut kur var pazust. Kā pazust? Uz tādiem neapdomīgiem tēriņiem, nevajadzīgiem pirkumiem, sodiem un vēl vis kaut ko tu vari noķert reizēm, pat neapzinādamies.
Tāpēc šī man bija vēl viena liecība, vienmēr pielūdzu, kā mans bērns, tas bija atgādinājums man. Man pat bija viens rīts, kurā es tā steidzos, atceros, un es zobus nevarēju atrast. Man liekas, vienkārši es nevaru aiziet neiztīrot zobus. Tajā brīdī man bija tāds Elīna, pielūdzu. Un es, Dievs palīdz man atrast zobus. Tas bija vienkārši tā kā Dievs vienkārši palīdz man atrast. Un reāli, vienkārši izrādās, viņi man stāvēja acu priekšā. Es viņu meklēju minūti 15. Un es noķēru tādu kā šoku, kad wow! Dievs, tu pat tādās mazās lietās man atbildi, man palīdzi, man izstiep savu roku, kad tas nav nekas dzīvībai un nāvei. Mēs reizēm pat pie lielām lietām neesam gatavi lūgt, bet es gribu tev iefilmēt šo video kā atgādinājumu par to, ka Dievam rūp katra tava mazā lieta, viņam rūp katrs tavs eiro, viņam rūp katra tava izdošanās, bet ja tu nelūdz, tad jau arī tas nenotiks. Kamēr tu neesi pateicis, un man tiešām tajā brīdī pie tā rollera likās, ir tik super par vēlu, tā kā mēs esam čista norakstīti. Bet es pielūdzu. Pat ja tev liekas, ka tas viss nokavējis, un viss ir par vēlu, un nav izējas, un nav cerības, un nav variantu, tu esi pārāk tālu aizspēlējusies, tu vari tik un tā pielūgt. Un tic, ka vienā mirklī var viss izmainīties. Var. Man ļoti bieži tā bijis. Es vienmēr lūdzu pie pat vismazākajām lietām. Un reizēm tas aizmirstās. Bet Dievs man atkal atgādina, hei, lūdzu, par vismazāko savu vajadzību lūdzu. Un tev taps dots. Mini maz liecība, bet reāli strādājoša.